Nu, priecē Gražuļa sniegums šo sezonu. Tiešām treneris arī viņam uzticās un tieši Gražuļs atkal palielināt savu pārsvaru. Arcāti bija tas, kurš realizē šo pustālo metienu, atrojās Laksa pēc bloka uzreiz ar pārliecību. Tālmetiens grozā, nu nešaubos, ka šī spēle būs intriģējoša līdz pat beigu zvanam. Un tas, ka tagad ir mazs izrāviens Valmierai, tas neko nenozīmē. Protams, ka Ventspils ir ļoti spēcīga komanda un priekšā mums gaida aizraujoši izdodas. Nu, tā ir tāda ļoti šaura robeža, kurā brīdī tu gribi spēlēt augstākā līmenī, augstākā, stiprākā komandā, kurā tu gribi vairāk spēlēt. Nu, katram spēlētājiem ir izvēle un Ventspils labs uzbrukums, lieliski Janičenok piespēle un Vigins ir precīzi no groza apakš. Šo komandu varbūt tiem, kas ir piemirsuši, atgādina, ka Armands Čēle arī pats savulaik nedaudz uzspēlēja Ventspils komandā 2009. 2010. gada sezonā. Un kas notiek zem groza, kurā aizsardzībā cīnās Ventspils uz Janičenok? Divi veci čomi, Šķēle izlaužās caur groza apakšmetiens nav precīzs. Vēl 4 sekundes, bumba neskāra stīpu un precīzs ir Gabrāns no tālās distances. Palielina viņš atkal pārsvaru līdz 4 punktiem un abijās viņš. Un tas ir diezgan loģiski šādiem jauniem spēlētājiem. Valmieras uzbrukums, labi piespēle zem groza Bērziņam. Bērziņam 2 punkti, Kaufmanim piespēle un minūtes pārtraukums Kārlim Muižniekam. Sagatavojuši komandu šai cīņai. Otrajā spēlē Alderes Latvijas basketbola līgā, kurā Jūrmalnieku uzņem Barons LZ neizšķirts pēc puslaika 34-34, bet šeit laba epizode Ervīnam Jonātam. Un Kokneses Artur viņš ne tikai tāpēc, ka var panest kokus vai baļķus vai vēl nezinu, ko var panest, bet arī nāk no Kokneses. Turpat, kur Māris Bružiks tieši atrada šo fizisko talantu savā pilsētā, atved uz Ventspilu un šeit viņš padara laukumā, aizsardzībā un pārējās spēles komponentēs. Viņam varbūt arī kāds netiks skarbs vārds tiek veltīts, ja viņš kādu metienu aizmet garām. Bet šeit ļoti laba epizode Ventspilnieku izpildījumā pret Kristapu Janičenoku, un tur palīdz Janičenokam komandas biedri. Labi piespēle Janičenoks atdod Žanim Pēneram, tomēr Pēneram klāt jau ir Šķēle. Vēl viena atmuguriska piespēle Janičenokam, un ko darīs Gulbis? Kristaps šķiet savādāk vairs šajā mačā piespēles nedos, bet redzam, cik pārliecināts par savām darbībām ir Māris Gulbis. Pozīcijās plus 16 uz tablo, un jāspēlē 2 minūtes 3. ceturdaļā. Novembra skatījumā, nu labi saspēlējās Ventspilnieku un vēl viena Ventspils labā aizsardzība. Žanis Pēners šobrīd ar bumbu Janičenoku, tālmetiens nav, tomēr tālmetiens Žanis Pēners neskatoties atdod bumbu zem groza Gražulim un izskatās, ka Ventspils Žanis Pēners apmāna valmieriešu, tomēr nav precīzs viņa metiens. Armands Šķēle pasit uz priekšu bumbu Viņaudam un Viņauds ir precīzs no groza apakš, nu jāpaslavē Armands Šķēle, labi piespēle viņš atdeva Viņaudam, Valmiera. Un Armands Šķēle šobrīd laužās uz grozu, piespēle neskatoties gar muguru Rozītim, un Rozīts izmanto šo dāvanu. Un viņš teica, jābūt spēles intrigai līdz pēdējām sekundēm. Vairs tikai 7 sekundes, Mičela tālmetiens ir precīzs, no Haralds Kārlis bija nedaudz pazudis aizsardzībā, bija bumba Valmierai. Neizmet tālmetienu Bērziņš, Armands Šķēle atkal pret Gražuli. Nu, Gražulim laba skola spēlēt aizsardzībā pret Šķēli, un Šķēle viņam eksāmenā ieliek trīnieku. Spēlētāja neesamība šajā spēlē tieši punktu ziņā ir liels mīnus Valmierai, bet Šķēle ātri pār ar laukumu centru, 2 punkti ir grozā, joprojām plus 4 tikai. To jāspēlē komandai pašai, vēlreiz Šķēle dodās pāri, nobloķē viņu Andrejs Gražuls un saka, šovakar uzvarēsim mēs Nelientē.